Sanāk, šaušana ir ģenētiska. Ir tā lieta, jā. Gaļu nedeva pēc tam? Kāda tur vispār bija gaļa? Tad brieži nebija, aļņi nebija. Ja bija 3 koki, tad bija alns pa vidu. To mēģini tur jau, es nezinu, tur jau katrs, ja tu to nemāk, tad es nezinu. Tā plinti neņem rokā. Es nopietni saku. Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Šau garām! Ziemnāk. Kā tur bija, mums ir līdzīgi tā kā laikam Zvaigžņu karos, ja, vai ne? Viņi, kad filmē pirmo filmu, tā bija īstenībā grāmatas pēdējā daļa. Vai ne? Mums tikko ierakstījām, kuru? 199. Jā, bet šī ir 198. epizode, kaut kā tam līdzīgi mums sanāk otrādi nedaudz. Šī epizode mums tiek ierakstīta sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, kur viens no galvenajiem uzdevumiem ir mednieku izglītošana. Mēs esam Bauskā, vienā foršā jaunā krodziņā Meškungs. Meš un kungs. Meš un kungs. Ne pat bez un, man liekas, Meškungs. Es saku Meškungs. Ne Meškungs, bet Meškungs. Meškungs. Ar atstātu, 2 vārdu. Meškungs. Meš. Kopā ar kungu, nu. Jā, abi divi. Un šefs šeit ir arī pats traks mednieks, ar baigi labiem mednieku stāstiem. Bet mēs esam šodien noķēruši Ēriku Upelnieku. Šāvēju dinastijas pamatlicējs. Pamatlicējs ir vēl zem, nu jau, tā dinastija sākusies ir, kad es jau tur šitāds bija. Tad par to arī parunāsim. Jā, tas ir. Šau garām, jaktei būt. Cik es viņu atceros, man bija kaut kādi 9 gadi, kad mēs no viņa vispār šķīrāmies. Tas ir mans tēvs. Bija Bārbelē, es pats esmu Bārbelē dzimis. Viņš tajā laikā bija tautas nama vadītājs, bija medību kolektīvu, dibināja Bārbeles. Un ar to viss sākās. Kuri gadi tie bija? Tas ir 57. kaut kas tā apmēram, kad viņš tikai dibināja. Tie mednieki jau tur bija, bet mednieki bija tā, dalījās, teiksim, pa 2, pa 3 kaut kur bariņā, bet viņš uztaisīja kā kolektīvi, jāsaka tā. Un šaut sāka? Šaut viņš, es tanī laikā pats neredzēju, man brālis ir 11 gadu vecāks, ja? Tas jau redz, tad jau nebija šķīvīši, tad bija tādi, bumbiņu stikli kaut kādas, ko viņš šāva. Tanī laikā, jā, un tad viņš Bārbelē praktiski, ja es nemaldos, vai tik ne pirmo apaļo stendu uztaisīja. Tas ir, jā, tā ir jau kaut kur jau 50 gados kaut kur tā, jā. Un tad ar to viss sākās, ko es citu redzēju puikas. Viņš bija tautas nama vadītājs, sanāca veči, vīri, sauciet kā gribiet, mednieki, valodas tikai par to tēmu, jā. Tas tā aizgāja. Man, tā brālim jau tas jau var no kāda 16 gadu. Sāka, tā arī vietas priekš viss tas, tagad arī dēli, viss 3 ir. Es atdevu to viņiem, Šauju, pa šķīviem jau šauju, pa zvēru medīju, ne? Jā. Jā, tas visiem arī tā ir, un labi rezultāti ir dotajā momentā. Dainim, piemēram, pirmā reize bija 2. laikam Eiropas, jā, un tagad palika dalīta 10, no kuras bija, es jau vairs tā nepiefīgu. Bet, labi, viss iet priekš. Tas ir tā, ja jūs sākat apmēram nojaust, kurā virzienā mēs runājam, tad Ēriks ir mūsu Latvijas principā labākā šķīvīšu stenda, apaļā stenda šāvēja tētis. Ir tā lieta, jā. Tad sanāk, šaušana ir ģenētiska lieta. Tas ir aizgājis no paudzes uz paudzi iet augšā. Par tagad meita, Dainim meita. Šauju, es teikšu jau dotajā momentā 16 gadu, viņa zem 20 nešauja vairāk, viņai iet jau uz augstu. Uzšauja augstāk, bišķi pašauja, bet tas vidējais jau 20, 21 jau ir tāds.
16 gadi. Patīk šaut. Tā kā tas arī, ka nav puikas, teiksim, man nav tur mazdēli, gribētos, bet nav. Ir mazmeita. Bet mazmeita un šaubu. Medībās arī viņi iet, vai? Pagaid, nav vēl laiks 16 gadi. Var taču tās... Vai tā var, jā? Var, laikam, jā, ir tāda pasākuma. Arī visi dēli mednieki. Viss. Es savus, teiksim, radus, kas man ir tur, brālēns vēl ir tur, jā. Viss ar šito nodarbojās. Tādi mēs esam, nekā nedarīt. Jā, ir. Tas tā aizgājis ir, kur tad? Ka es saku, ja tā ritīgi ņemot, ko es tur tik tagad ir starpība tāda, ka es vēl atceros, ka kaut kā, cik man bija, kad 7, ja? Kad sēdēja Ragavās tētim klēpī, ja? Tad tagad pavisam citās tas medību veicins. Tagad mašīnas un tas ir cits, bet sākums bija tāds. Tādas pašas Ragavas jau ir. Ragavas, jā, sauc kā grib. Transporta līdzeklis. Es nezinu, tur tas, teiksim, kamēr es kaut kur jau pirms armijas, jā, kad dabūju jau papīs 18 gados, jā, sāku pats, kad jau oficiāli. Bet tā kā par to dzinēju saucamo, kā tik... Tev piedzims nebija. Bet tad bija tā, teiksim, Krievu laikā, ja tev pa to dienu iedeva 3 rubļus un vēl pusdienas, tad te zēni skrēja viss to mēģi. Jā, tā bija. Deva naudu? 3 rubļi par dienu. Par to, ka gāja dzinējos? Ka gāja dzinējo, jā. Un vēl pusdienas, tas kam, piemēram, kāds sarunā man, teiksim, tāds Pēters Miķels ir alga, tas man visu to dienu kompensē. Tā bija. Gaļu nedēļu pēc tam? Kāda tur vispār bija gaļa? Par gaļu runā. Atceros, tas bija pēc armijas, kurš gads, ka pirmo reizi uz kolektīvu iedeva vienu stirnu, 32 cilvēku. Ko tu jūs tur darījāt? To es neteikšu, pie šito teikt, kas tur bija, bet tā bija, nemaz nesmēju. Ko tu jūs tur medījāt, zaķus? Zaķus, labs. Bet vispār lielie medījumie dzīvnieki? Nebija aļņas, kurā gadā sāk pagaid tie jau pavisam, tā kā viss tās jaunaudzes sāk postīt nost, ja? Tad tika atļauj, un tad arī tur iedeva, tad diezgan daudz Skaistkalnes mežniecībai kopā ar mums kaut kur pār 50. Tas jau bija jau cipars. Tad arī tikai kolektīvs varēja paturēt vienu. Pārējais Pāri visu valstī. Jā, jau uz gaļiņu. Kompartija, jā. Jā, un tad arī tur bija tas noteikums bija, ka, pēc iespējas par to kaklu šaut, jā, lai to gaļu nesabojā kaut kā tā. Nu ko? Lādē iekšā. Es pateikšu, tā kā sāk tās medības, viņas bija, neteiksim, ka es pat teiktu, ka interesantāks nekā tagad. Jā, tāpēc, ka to zaķi, tur šitā, tur viņi padzina, tur viņi tā, tur ķēdīties, tur visu ko, un arī tad ir trepītē, ka tu iekāp, teiksim, uz to gaidi, ja? Tad tev tas lopīši ar gludo plintu padzina, ka bija jāpielaiž 30 metri klāt, ja? Bet tu jau tāpat tagad vari darīt. Bet ko tu tā darīsi, kad viņš iznāk laukam otrā puse 200, kas tas vairs ir, pasaka, kas tas ir pa attālu, nekas. Viņam jau nav vairs kustot. Ja māk to roku turēt rokā, nav varianti. Tā ir. Bet tad bija viss savādāk. Kad tu dzirdi, ka tev aizmugurē jau krakt, nobrakst. Tas zini, ka tur pat kaut kur iznāks ārā. Un tad elpa cieta šits te tuku. Tagad nav tā vairāk. Viens otrs nostos blakus tornī sēž, ja? Telefons rokā. Tev medības. Tā ir. Kādreiz bija kriku, tagad Ir atšķirība. Bet, laiki iet uz priekšu, viss mainās, kāpēc ne? Ja var. Bet tad sanāk tavā tajā mūža garumā tā medību saimniecība Latvijā ir apgriezusies pa savu asi kaut kāds 150 reizes. Ir savādāks pavisam, ir savādāk. Ir, jā. Teiksim, tagad tā runā tur ar vīriem, vienam otram, piemēram, tādas dzinējmedības. Jā. Viņam tādas, nē. Man, piemēram, tās dzinējmedības patīk
vislabāk no visām. Nezinu, kāpēc, bet viņš tā iegāja. Tas viss, tas burziņš un tas tusiņš un tas viss komunikācija. Toreiz bija vēl jau vairāk svarīgi, droši vien visiem sanāk kopā. Arī taisnība, jā, tur jau Bišķi vaļīgāk tas viss notika. Nu, jā. Kaut kā tā. Jā. Bet kāds ir tās galvenās atšķirības? Kam jūs esat izdzīvojis cauri par šiem gadiem? Teiksim, kas ir tā globāli nomainījies, kaut kas uzlabojies, varbūt kas ir bijis sliktāk vai otrādi? Teiksim, es gribēju pajautāt par tām pašām vārnu kājas. Viņš kādreiz laikam, lai dabūtu licenci, viņš bija jāmedī. Obligāti. Ir tie pareizie stāsti. Ja tu runā par reālu vārnu kājām, nevis par reālu vārnu kājām. Jā, obligāti bija jāatmedī un obligāti bija jādod valsti. Tanī laikā viens moments bija tāds, labs tu nevarēji turēt. Ja ne tu nevarēji paturēt, tas viss bija jādod valstī. Tā bija jāda. Tā bija jāda. Kur cik tu gaļu jau neviens neņem. Nē. Tas viss bija jā. Tāda bija laika, nekā nedarīšu. Bet tās, zini, es te pateikšu, ka es toreiz ar tiem bebriem kaut kā mēs vispār, viņi bija kudī mazāk. Nav kāds te vienu momentu, kad uznāc, kad tu, vat pie šitā interesanti, tas tāds interesants fakts. Sarkanā grāmata bija, pareizi. Tad, kad visu posta nos, tad, kad sāk jau meži tur, purgāt ārā, sāk graust, tad atļauj. Un tagad viņš jau vairs nav limitēts, ne? Un tagad, ko dara? Uz vilkiem to pašu dara. Tas pats būs, pagaidi. Ja man tagad, piemēram, ir 1300 hektāru mežs, un es točni jau zinu, ka pie 10 ir iekšā, tad padomā, tas ir vienā stūrī. Un ja tur ir 2 tādas ķeķis, tad padomā, kas tad ir. Tas ir normāli, protams, kur viņi nav. Bet tad jau maksāja prēmijas par to, ka vilku nomedīja. Protams, ka bija. Tagad pamēģini tur vai die. Nezinu, es uzskatu, tas ir tāds, kaut kur, no stūrī. Ko tu mēs ir jau gudrāk, kas tur sēž augšā, viņi jau zina. Bet es uzskatu, ka tas nav pareizi, ka šī tā te kaut kādu pagaidu vidzemē vispār, tur tā ir šausmas, ko viņi dara. Tur ganām pulks, tur ko viņi tik nedara. Mums arī starp citu sunīt māju nokļūt. Tas ir normāli. Un toreiz, piemēram, tad ir pašā, tad ir padomu laikā sauc, kā tu gribi. Atļāva viņš taču, ja manīja, ka bija lence gāja un visu, ko karogas likām, visu, ko darījām. Un viņi ir izdzīvojuši līdz šitam laikam. Pareizi. Nav, ka viņi būtu, teiksim, izspiesti. Bet tā, ka kaut ko uztaisīt tā, ka visi pārāk pa mēru, es nezinu, vai tas normāli. Jā, jo Latvija, vispār Baltijas valsts vai pēcpadomju laiks izceļās ar to, ka citur Rietumē Eiropā tos lielos plēsējus līdz pēdējiem izsita, un tādēļ arī viņi tur ievieš tos šausmīgi drastiskos aizsardzības pasākumus. Mums jau viņi nekad nav beigušies, viņi vienmēr ir bijuši. Pareizi runā. Tāpat paskat, kas tagad tie paši kraukļi ārprāts, kas viņi tagad ir. Tas ir, pilnas malas. Tagad iedod, es tev tāpēc vilkus to. Iedodam tā, licenci nebūs, kamēr katrs neatrasīs 10 kājiņas, ja? Cik bija, cik pa licenci, cik bija? Jā, tagad tu nedrīkst tādu kraukli vairs medīt. Nevar. Cik bija toreiz tās vārnu kājas? Kā tas vispār tas process? Pagad, viņš arī tā, vai ne 50 kapeikas nebija. Kaut kas tā, pa naudu gāja. Jā, kaut kas tūl tam. Bet tas bija obligāti tev pasākums, kas bija jādara. Ja nevarēja to vārnu dabūt, ko tu nevar. Ko tad? Tas ir kā kuram medības, viss jau nav vienādi pareizi. Bet, tā, jā. Jā, izšķirās. Ir tā. Bet tad brieži nebija, aļņi nebija. Aļņi bija, es pateikšu, kā bija, piemēram, tajā pašā Bārbelē, ja? Ja bija 3 koki, tad bija alns pa vidu. Tāds blīvums bija, es nopietni saku. Līdz tam laikam, kamēr kurā laikā tas uzradās? Tas ir 6 tie pāri, jā, kaut kas tūta. Viņi jau uzradās, viņi jau bija visu laiku. Tik nedrīkstēja viņus medīt. Pēc tam es saku, ka jau sāku postīt tik tālu tos mežus, kad jau sāku domāt, ko aļņus audzēt vai mežu. Tad ir ļauj sākt to atmedīšanu taisīt. Stalbrieži? Stalbrieži, piemēram, tādā laikā, piemēram, tajā Bārbelē vispār tāda nebija. Es nezinu, kas ir tuvāk pēc Dzelzāmūra, varbūt te jau bija, bet mums tur ne.
parādījās vispār tagad, tad arī Bārbelē runā, tad viņi, neteiksim, kad tur, es saku, mēs tur medīsim daudz un dikti, bet brieži tā, tur praktiski nemaz nemanīja. Tagad viņi visu, tagad tur arī. Tas ir cūkām tajā laikā? Bija cūks, bija, tā salīdzinot ar to, tagad tikur divaināk. Tad, bija, tā nebija, ka nebija. Bet, tur jau vispār, tur, labi, tas tāds stāsts. Stāstā. Jā. Tā bija, kā tāpat lemts un medīja tas ruks, bet bija. Tā nebija, ka nebija. Bet kā tur, teiksim, tas blīvi, teiksim, cik viņš tur tās uzskaits, tad tāds uzskaits neviens nevar. Tad valsts visu noteica, ja? Kas tad? Nevienam nevajadzētu atskaits, kad kuros gados sāka vajadzētu, teiksim, uzskaiti. Tad jau ar viņu tā paviņš, man liekas. Vienkārši medīja. Medīja, jā. Licences, papīra kaut kāda, jeb nekas. Kad kad viņi sāk, tad bija. Tad tu, teiksim, tad uz kolektīvu, teiksim, iedēr, tad, viena alga. Ir viena stirna uz 30 cilvēkiem pirmais. Kurš tad dabūja to stirnu? Dabūja. Katrs. Dabūjies viņu ļoti labi to onkulu zinu, un viņš, starp citu, mans onkuls bija, kas viņu dabūja, bet kā viņam bruka virsmu, ka pa māzu un ko tu. Es saku, Stirna anekdota. Tā bija, tie bija tādi laiki. Bet jā, bija kā kolektīviem devu. Kā notika tā kolektīva dzīve tajā laikā, ar ko tas atšķirās? Tu esi tagad kolektīva vadītājs arī jau daudzus gadus savā klubā. Kā bija tad un kā ir tagad? Kas bija savādāk? Es vispār nesaprotu, kā jūs uz mežu braucāt ar autobusu vai? Jā. Sāk no, teiksim, ja apmēram zina ceļu, kas ir Bārbeli, zina vieta, ja? Bauski, ja? Tā pa to ceļu, pa to no dienu rīts, kad tu ej medīdams, ja, tos kilometrus, ja? Tas ir zieds. Bet, kad tie 7, 8 vakarā tumsā jāvelk apakaļ kājiņā, tā vairs tāds prieks nav. Tā nebija, kad tu zirgs kāds vienam otram, bija visa kājiņā, nekāda te nebija. Tas sākums tāds bija. Tagad jau, kur tad viens otrs stolis bez mašīnas. Tā sanāk. Tā ir. Bet kā organizējās tas kolektīvs? Kaut kādas tradīcijas bija, kas tagad ir jau aizmirstas, vai tāpatās ir? Es nezinu par tām tradīcijām, ja tā ritīgi ņem. Tāpat bija tādas gadi, teiksim, tās atskaits, tu sapulcs, bija uztaisīts, bija balva, mednieku balva, bija tautsnams. Un tagad, starp citu, Bārbeles kolektīvs ir atsācis visu šito te tradīciju, un arī katru gadu ir mednieku balva, ļoti interesanti. Pēc pauzes turpinām. Šauj garām, jaktei būt. Tā kā mednieku balva, tā kā veči ar savām dāmām. Dāmām un groziņu. Ar visu orķestri un mūziku. Protams, un skaisti. Tas ir mūzika, kas visu to vakaru vada. Glīt, tur visādi pasākumi notiek. Skaisti. Nav tur. Mēs, piemēram, tagad, kur Bārbeles vēd kopā, tur ir viens, kad no 5 kolektīviem, vai cik, kad ņem tā saskaita kopā. Vai pat vairāk nav. Kas sanāk, kas ir baldīgi tagad? Tur pasaka, tur tā, ņem līdzi. Tā, tad notiekās viss tāds. Nekas tas pasākums kā tāds ļoti forši. Teiksim, tik izmantots tās par tradīcijām, kad nomedīts dzīvnieks. Mums savulaik, mums bija tas vārds tradīcijas, kādā veidā smuki izlikt, egļu zariņu, viss šitas te arī notikās. Arī padomju laikā viss tā kā pa vārds tradīciju. vai kā? Vai vienkārši? Es tev patīk tā atklāt, ka tev man jāsaka, to buciņu kā viņi tur dalījies, neatceros. Nē, tas skaidrs bija.
Bet tā laikā, kad tur kaut kādas skujas, kaut kas tāds nebija. Tu zaķi jau iemet somā. Un staigā kādu tur ne mašīnas, nekas nebija. Iemet un aizgāja. Jā, un staigāja. Tādas bija tas manī. Kas, piemēram, kam es nepiekrītu nemaz, piemēram, labi, no mums tas nav atkarīgs. Tad, ko grib teikt pavasarī, ka tas sloks medī, baigi viņas izšāva? Jā, mūžīgais stāsts par to ir, jā. Bet pats tas, tur ir tas process skaists, ka tu aiziet, tad daba visi, zin kā, viņi tā iesiet putni, visi, un tev tur vēl auss vaļā un klausies, kur tā sloka lido. Tas pasākums. Tagad vienam otram iemin, viņam nezinu, kas tā sloka. Jā, viņi jau ir kopš 2004. gada, 5. gada vairs tas nenotiek. Vēl viens stāsts lūdzu. Tagad jau atklāja, ja tev saimnieks dod iesniegumu un tur viņa lauka kaut ko baigi ētās zosas nost, tu drīkst kaut kādu, tur 1, 2. Bet arī, ka viņš šeit gaisā, ka ceļās nav brīva, ne? Ir tā. Tagad pie mums viņi ir atlidojuši, viņi kā pāriet robežai pāri, tā mauc, kad paus lido. Kur tu tagad ir? Tu kā pāriet otrā pusē, tā viņš šau. Lietuvā, ja? Kādā Lietuvā? Krievija, Baltkrievija, kad griež vaļā, tā kā, kā mēs viņiem taupam, labi, malačas un nav ko runāt. Tāds notiek. Tāds notiek, jā. Nekā. Baltkrievija man kā reiz sūtīja šogad. Pavasarī, hei, reku, mēs ejam uz šķiepēm. Jā, tā kā paši plātās, bet labi, es vēl saprast, ka tur, nomedīt to, 1, 2, labi, 3, ja tu baigais ēdāsies, bet kā noklājas steriem vārds, kur viņš dod, viņš uz kaut kādu pārstrādi, tā ir tāda maz izšaušana vairāk nekā. Jā. Tas viss tāds ir. Bet tu arī šaušanu arī ar sportu esi nopietni nodarbojies pats? Pastāst par to. Kur ir tas sākums? Kāpēc tieši apaļais stensīs? Praktiski tāpēc, ka viņš pareizi runā. Mazums, varbūt bija viss kaut kas, kāpēc tieši tas? Bija tā pašā Vārblītē bija uztaisīts arī tā kā tranšē jau 3 mašīnām. Viena, centrs un tā. Bet tur kaut kā neaizrāvās tā, bet ar apaļot to jau. Kā fāci, tēvs, tētis savs kā grib. Tas šā un tā, tur ir puikas, mutvaļā skatījāmies un kā beidz. Tā bija tāds uzvārds. Jūs varbūt pat nav dzirdējuši par viņu. Tas uztaisīja pēc tam jau, kad jau pēc armijas laikam stenda Bārblē, atkal atjaunoja. Tad tikai apaļais arī bija. Tā iesāk tur, un tad atbrauc te uz Iecēlu pārcēlos. Tad te pa Bauski, te jau aizgāja vāji dievi. Katru dienu, katru vakaru. Kāds medaļas, kādi tev sasniegumi? Lielākais ir Meizčilkā. Izpildīja sporta meistaru. Tur bija 2 reizes gadā jāizšauj. Cik bija? 300 kaut kādā. Neatceries, 80 kapekām. Bet 2 reizes gadā vajadzēja atkārtot. Tur apaļājis, šāvu. Bet tā kā, teiksim, kaut kādās tā nebija jau tādas sestdienas, svētdienas, kā bija mājās. Visu laiku rīts, pa visām malām. Tad tu ne jau no kaut kur ārā pa citiem, te pat uz vietas, cikās vietās viņi nebija tie stendi. Bija kur, tā. Kaut kādas baigies, tā kā sasniegumi tur. Tad jau arī tas plintīts kāds bija. Tu gribēji prasīt, ar ko šāvāt? Un kur munīciju ņēmāt? Munīciju? Paši lādē, ne? Paši, protams. Nopietni, ja? Ko? Pārlādējam. Ar ko tu šāvāt? Kas tad tas bija? Sākums bija parasto 16. kalibru plintīti. Līdz tam, šitādi, nevis šitādi. Horizontāli. Un ko, griez. Čaulīt uztaisīja tādu, lai uz vienu korķīti tikai būtu, uz vienu propu. To visu, to pulveri, to skrots, visu pirku taisījām paši. Sākumā tur tikai tādā veidā, pēc tam jau tiku pie iža, plints, kur tā jau
Tāpēc jau, ka pa rajonu te sākām mēs te tādu blicīti vizināties par apkārt pa visām malām. Iedeva atceros manim. Tas laikam bija, jā. Bet interesants bija. Slieda, šīna saucamā, jā. Viņi gāja tā. Un tad šitā lars, kas tur bija pa defektu. Bet pa tiem šķīviem šaut varēja viņi tāpat. Bet tāpat viss. Sākumu arī par to skrejošu rukšu, lodus, visu dabūju, bet kāds viņš bija zina. Bija tā pat lodu, un skrūvu galā filts un tāda viņa bija. Kā tur tā precizitāte bija. Atceros, ka pirmo reizi iešā dabūju rezultātu 90, tad jau manim vajag dieku, bet kaut gan Supjevs tāds, Leons. Un otrs, kas mums šāva, Salecka Pēterīts, Ķirts Valērijas, kas ar lodu šāva, ja? Un ko es ne, un vēl šitas te, Leons viņam vārds, pagāja, ka es nesanoldos tikai. Es pa hodu atcerēšos. Vārds, ko tā blicīt bija tāda, kas mēs braucām apkārt pa visām malām. Kaut kur ārā no Latvijas? Ne, pa Latviju. Bet ārā no Latvijas nebraucāt kaut kādu padomjas līmenī? Nē, esmu bijis. Nekur tādā, tik tepat uz vietas. Vai tu kausus, diplomus deva, balvas deva? Visur tak uz vārdu dievinās. Katrā bija, teiksim, mednieku biedrības bija. Mednieku biedrības taisīja, teiksim, tādas, vienalga kaut kādas sacīgas, tur viss kas bija. Tas ir medāls, lapas, un viss bija iztaisīts, viss, jā. Tas viss ir saglabāts kaut kur vēniņos vai? Ir daudz, ļoti daudz. Ir tie papīri, ir tie bļendaki, viss kas ir. Ir jau kolektīvi, teiksim, pagaidu, kad teiksim, mēs, piemēram, mūsu kolektīvs, jā, viņus praktiski vēl līdz dotajā momentā Latvijā nevar apšaut. Tas ir zīmnieki. Par apaļos tiem nerunās. Tranšēju. Tagad tur, jā, laikam viņš pieplaka, bet, arī. Ko tu pats arī vēl tagad šauj kaut ko? Vai tu jau pensijās? Pensijā, jā, pensijā, protams. Šauju, kāpēc nešauju, ej, medīt, šauju, bet oficiāli tagad tā pa šķīvi, kad pēdējais bija, kurā gadā bija, man jau tur iekšā viss šī, kurā. Tev arī vēl sportingu, bet tu vēl sportingu šāvi piesakās. Tur jau... Tev bija liela brīna, un tu saki, kādu to šķīvi pilnīgi savādāk apstrādā nekā tas jau bija, tas bija, tur tais piesakās, ja? Jā. Jā, tur pirmo reizi viņa tādas. Tas ir, labi, tas jau tam sportingam līdzīgs tas ir, bet vienīgi tie apstākļi tādi, ka viss tur... Tas tā, tas ir rītīgs mednieku sports, ko es esmu. Tas ir taču medniekam domāts, ka tu... Neskaties, ka viņš tev tur, teiksim, norauj tādu gabalu jau zemāko, kā tu jau pretenzē. Tur viņš iznāk pa krūmiem, pa ūdeņiem, kā tur uzliks tās mašīnas. Zinu, šauju ļoti labi. Es redzēju. Kādreiz es vairs arī netrenējos. Nē. Nekas tāpat jau šauju. Starp citu par to bārbelu šautu. Tagad arī viņi ir. Jā, viņi ir atjaunot. Tā ir tikai viņu citā vietā. Citā vietā nav tādā vecajā vietā vairāk, ja tā šauta. Starp citu, ja es nekļūdos, vai tik tur vienu brīdi arī tur, kur viņi tagad ir. Ja kas, tad viņi atrodas tagad uz mūsu zemes, kur kādreiz, kad dzīvojām. Tur bija, cik tur iedos tas pleķis, ko kartupeļus stādīt. Jā, un tagad ir jaunā šautu. Tagad tur šautu. Tur šautuvīt, jā. Nē. Tur nav ko runāt. Tur tas rozāns. Malacis, viņš tur ir sakops, sataisījis, viss tur ir apaļais iekšā. Tur ir cūka, tur ir alnas, tur vārds, ko ir. Labi, ka tā ir, kur zēni šāva un darbojās. Un kā sanāca, ka no visiem 3 dēliem Dainis ir tas, kuram ir tie rezultāti reāli iespējīgi, kas patās bija Eiropas spēlēs, bija 2. vieta. Bija, jā. Viņš tā kā, tēti, es gribu šaut, Tā kaut kā bija. vai tev jābrauc uz treniņiem? Viņš ar to ir tā aizgājis, ka viņš pirmkārt jau var,
Un arī, jā, padodās un bišķi tur vēl. Bet es tā uzskatu, ka būs, kad viens būs tā kā aizies. Bet tagad arī praktiski tā ne Eiropā. Kas tur pietrūka? Viens stīvs, divi. Ar finālā, ka palika otrais, tad ir piepriekšā. Ja? Tie veči bija tie, kas iepriekš, kas viņi bija tikuši pāri viņam, tie palika, kur aiz muguras. Tas ir tāds. Es jau mums tie veči viens vārds kolektīvā saka, kā? Es saku, vecīt, ja tu skrien un kaut kur uzķerās kāju, tu mauc tālāk, bet tur, ja tu uztaisi un netrāp, tad ir nulīt, un tu neko vairs nevar darīt. Tāds ir šis sporta veids. Teiksim, kāda ir? Mēs varētu padalīties, ja jūs varat padalīties. Kāda ir tā čempionu recepte? Teiksim, medniekam, kā nokļūt līdz tam rezultātam? Kas ir jādara? Cik daudz? Kur? Kā? Tas ir interesanti. Tas ir, iedvesmoja nedaudz. Tas ir, ar to jānodarbojās. Tur nevar tā, ka, teiksim, ierodas tā plimta sauc, kā tu viņu gribi. Tā ir rokās gandrīz jātur katru dienu. Tur nav runa. Ja tu gribi kaut ko, un tāpat arī tie treniņi, tur nevar tā no paķera no aizbrauc, un nekas nesanāk. Tur jau man liekas, nevar šaut prieka pēc, tur ir apzinīgi jāiet uz mērķi. Darbs, un ko viņš dara, un Dainis tiešām to dara, viņš dara, un tas jau nekas, viņš tagad paskaties, cik jaunos izcēlis jau gadu laikā. Tādi, kas nebija šauši, un tagad šauj jau tur ar 20 un pāri. Tad tas visam jāpieliek darbīši klāt. Tur pasaule ir maza. Drātiņš man tagad ir Latvijas medību suņu klubā, kur viena no aktīvajām dāmām, kas darbojās, es tituls neatceros, ir Evija Zvaigzne, kuras meita tagad pie Daņa trenējās apaļo stendu. Tā no Jelgavas? Es nezinu, no Jelgavas viņa ir, vārdu neatceros, uzvārds ir Zvaigzne. Jā, ir. Apsties, cik maza Latvija. Viens otru. Divu rokas piedienu attālu. Viņas tagad ir cik meitenes? Vāveres meitenes, 1, 2, 3. Laikas, tās pašas laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un zan. Ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt. Tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg. Palvasim par veidot. Jūs koriģējat savu trāpījumu uz augšu uz leju. Noslēgums rezumējums būs svētdienē. Ir gadījumi, jā. Mednieku vidū tas apaļais stends baigi populārais nav, jo mans tas personīgais viedoklis, es apaļo esmu vienreiz ar tevi kopā šāvu un tāpat tās neko nesapratu. Toreiz mēs atbraucām uz Bauskas šautavas sen atpakaļ, bet arī par cūku runājot, ja sportingā ir katrā vietā, ir tie medību it kā pielīdzināmie apstākļi, mērķi tuvi tāli, katru reizi ir savādāk. Tad apaļajā stendā un skrejošā meža cūkā visur viens un tas pats. Jā, pareizi. Tas tā kā neapnīk, visu laiku viens un tas pats, viens un tas pats. Es nezinu, kāpēc. Es nebūtu teicis, ka man apnīk. Es tik vienīgi tā, kad es tā ritīgi vairs nevarēju pašaut apaļot, tranšē. Tāpēc, ka tas ir savādāk. Un vienkāršāk. Protams, ka vienkāršāk. Tā tik domā, kas tu pamēģini, tā redzēs. Ja tu stāvi tajā centrālajā vietā, tev ir jāsašauj tas šķīrīgs līdz vidum. Ir jau tā robeža, kur viņš jāsašauj. Un tu nezini, kur izlidos. Nē, tu zini, tas par to apaļot runā. Nē, par tranšēt. Tranšēt tev, kaut kur. Nē, bet apaļajā tev ir. Jā, bet apaļajā. Apaļā, Tu jau zini. Zini, jā, bet man ir pozīcijas. Un viss tev tas cīvs jāapstrādā, bišķi mazākā kļūda un to. Zini, kāpēc apaļais saucās stends?
Tas kādreiz viņš vispār bija Viņš agrāk bija apaišs, bet tad uztaisīja tikai pusīti, lai var skatīties. Ja. Tā visi gāja par Bet rīņķi. iedomājies, ka tev principā viss šauj pa apli. Tas jau var. Tev visi nāk līdzi. Tur tā no drošības viedokļa tā diezgan tā īpatnēja sanāk. Tāpēc laikam tā pusīti. Fintsons vispār arī nekādu vainu. Nu, tur ir savādāk, tur bišķīt savādāk. Apstādīt, tu esi ieplacojis, piemēram, tad aplī, tur nevar plecot, tur jābūt noteiktai vietai, laidnes gals, ja. Ja tu oficiālis sacīksties pacels augstāk pacels, tad līdinājums un var dabūt pat kartīti. Bet jaunie sāk šaut vairāk, es tagad klausos. Dainis ir sācis asālu. Tas ir jā, pareizi. Tas ir tāds, kad vecāki redz, un kuram tas kaut cik interesē tas sporta veids, un redz, kādi rezultāti dot tajā momentā. Es uzskatu, ka tas par šito laiku, ko viņš ir dabūjis gatavu, tas ir kaut kas labs. Un tāpēc arī vecāki atbalsta. Sāk, jā, labi. Kāpēc ne? Es domāju, ka tā šaušana vispār bišķi pa zemi ir atlaista. Ja mēs tur kaut ko tur plātamies par televizoru, kur viens ir aizmetis kaut kādu zābaku vans, kādu 20 metri, tā ir. Par to šaušanu stipri maz tā informācija. Es domāju, ka tas tāds ir tāds sporta veids, kur vajadzētu arī vairāk atbalstīt. Nebija tā, ka kaut padomu laikā bija viens laiks, ka bija medniekiem obligāti jākārto tā šķīvīšana pāršauda? Nē, nebija tā, ka tur būtu kaut kur oficiāli. Nē. Vai tas bija kolektīvos? Kolektīvos, cik es... Man tāds stāstīja, ka viņš obligāti bija gājis šaut kaut kādā... Varbūt kaut kur. Kāpēc? Tas ir praktiski kā kurš kolektīvs iesāc. Piemēram, viens, kolektīvs otrs, kas pāršauj katru gadu, ja, ir tāda, ka, piemēram, mūsu kolektīvs pāršauj pēc pāri gadu, tā, kas obligāti jāizpild ir. Tu izpildi ir to gludo, ir vītni, ja tu gribi to, vieto vītni, ja. Tā, bet tā laika, nebija tā, ka tev vajadzēja kaut ko pārlikt, kaut ko tādu, Kā tu mednieku apliecību dabūji? Tad jāliek. Es Bauskā pie Lindas, varbūt zin tādu, ne? Linda Ivars bija šāva apli. Jā, atceros. Pie tā es liku, jā. Bija no 14 šķīviem. 14 šķīvi bija obligāti jāsauc 4 šķīvi šaušanā. Un tas bija kaut kas tāds, es nezinu, kas man bija, kas nebija. Es no tiem 14 vien tikai nopūtu garām. Un tad Linda arī tas pievērš, tā kā sāk un pašam atā, zin kā. Bet tas tāda, nelaimes gadījums. Ir tak daudz tā, tev nav bijis tā, ka tu kaut ko sāc un plīst, un pēc tam, ka tev jāpaēj tā nopiet pie tā, tad vairs tā neplīst. Tā ir, jā. Tā ir. Iesācēji tad veikšana. Tad bija arī ne tikai šaušana, bija arī teorija. Viss, ko tad. Man bija, piemēram, tagad es nezinu kaut kā, cik jautājumu, tur 30 vai vēl 60. Tā bija 10. Bet tad tagad ir tev jāliek ķeksīši, agrāk, man liekas, bija jāstāsta, ne? Jo, kad es kārtoju eksāmenus, arī vēl stāstīšu. Nē, stāstu mutiski, jā. Jā, man tur sēdēja 3 džeki, un man bija pēc biļetes jāstāsta. Mutiski. Viss tu atbildēji, es sašāvu, apliecību rokas un gatavs. Un sāc medīt. Kā atšķirās tavuprāt jaunie mednieki mūsdienās? Kā tu vispār viņus vērtē un kā bija tavā laikā? Tā kā mednieka, tā? Jā. Arī jaunie mednieki, kā tu vērtē arī tos jaunos medniekus tagad kolektīvā, tev kolektīvs? Ir, tagad jauni puikas, kas ir sanāk. Kāpēc? Mums, piemēram, ja viņš ir nokārtojis to eksāmeni, ja viņš ir dabūjis mednieku karti, tad viņš iestājās man kolektīvā, tad viņš vismaz gadu noiet pa dzinēju. Un pēc tam, kad viņš ir to nostaigājis, tad viņš nākošā sezonu sāka. Arī ierots, jā. Tā mums ir tas
priekšnoteikums, un tā mēs darām. Tā, tad cilvēks apgūst, kaut ko vismaz zina. Nu, pagaid, no malas pat padomāt, aiziet. Tur jau ka tas strādā, tad tu to iemācīties vari, bet ja tu aizies to mežu, un tev tur ir tumša bilde, nu tad sorry. Tad vismaz mežu iepazīst, ne? Protams. Pat zinēja jau var iet? Par to nav runa. Nu jā, par to var iemācīt. Protams, par to beidz. Mums tagad jau un tā džeki vai dieviņās. Viņš nemaz tagad tas viens negrib iet stāvēt. Tas mastīši iet pa mežu. Iet pa mežu, enerģija pilna. Jā, ir. Viss ir kārtībā, tur nav ko runāt. Bet kā ir tā, ka vecie mednieki pamāca viņus, vai viņi prasa informāciju, vai viņi pat var pamācīt vecos bišķiņu, jo viņi tomēr jaunu likumu. Tu jau tuvāk īstenībā. Viņi ir tik gudri, ka viņi var mutāt pīt vaļā reizēm, ka viņi sāk likt vaļā. Bet, tā kā tā ir. Nē, likumos viņi zina. Bet praktisko daļu atkal. Tur jau atkal ir pieredzīti. Jā, tas tā. Viņš jau uzskata, ka viņam ir pieredze no paša sākuma. Viņš jau piedzimis ar pieredzi. Kaut kā tā. Nē, viss ir kārtībā. Jā, lai tik medība, nekāda vaina nav. Es uzskatu, ka tas ir, ja tā paskaties pa ielām, palūri, kā te ir tie, tad es uzskatu, ka viņam patīk šaut, un viņš staigā pa mežu, tas ir daudz labāk, nekā kaut kur viņš tur zina apkārt, pa kaut kuriem daudzās. Pareizi? Jā. Noteikti tā. Nu ko? Lādē iekšā. Ļoti lielisks. Mēs jau vienmēr sakām, ka jauniešiem medības ir... kas bija tas teiciens? Emīlija vienreiz mums reklāmas kampaņā teica, ka viņi nespēlē video spēles, viņi iet mežā medībās. Mēs, piemēram, tagad mums tādi iegājuši, tā kā tradīcija ir dāmu medības taisam. Teiksim, vīri, mednieki ar savām sievām. Tikai, jā, un tad tikai pie dzīšanas iet sievas. Jā, tas ir tāds arī interesants pasākums. Piemēram, tas tā, nevar jau aprunāt sievas, bet, iznāk divi veči stāv un tā blakus un ap divas tad runājās. Kas viņš saka, skaisti gotiņi iznāca, brieži gotiņi priekšā. Šis saka, kas tad tas? Man 7 sievas trīpā. Forši, kāpēc nē? Un pēc tam pasēt tur kaut ko pie galda, tur, zin kā, tur uzēt kā desiņu uzcep, labs pasākums. Tur vēl tur Dainis uztaisa tādus ar to preimetisko kaut kur mēķīti pašaut, skaisti, tas labi. Un tagad jau interesi izraisa jau blakus kolektīvs, ka ir piedalīties tādīs medībās pie mums. Bērni arī nāk. Ko tu skaidrs visu. Es zinu, ka vienai māmiņai tas īkas uz mugurenē, kur bija, ka nevar šitā pat gāja. Tā veči zina, ka tā galva strādā, tā ka var manējis redz, kur ir, bet, forši. Tā tradīcija. Jā, tāda, jā. Laba tradīcija. Nekāda vaina. Kur var starp citu kolektīvu arī pārņemt, ja vēlties. Līdzīgi ir arī, tā kā Alojā Rumbergam, viņiem ir zemnieku kauss saucamies, kur tiek salūgti atkal tieši iet pat zinējiem. Viņi saslēguši šī līgums ar visādiem zemniekiem. Visi tie zemnieki tiek aicināti uz pasākumu. Viņi iet dzīt, vakarā ir tur jau visādi ar balvām, ar desiņām, ar šaušanu, sacensībām, ar medībām. Tur vesels tāds superīgs pasākums. Nē. Un viss šīs tradīcijas, man liekas, ir fantastisks. Un tur, interesi daudz. Atbrauc un ģimenēm un sievas. Davai tikai. Parasti jau vairāk pāris masciņš pietiek. Jā, un ja vēl nomedīja kādu kustonīti, tad jau ir ko tur salikt. Tad mēs tur tā skaisti. Man telefonā iekšā bildes, kur visi bariņā, kur stāv un bildējās. Normāli. Tas tāds medniekiem, ģimeni tāds pasākums. Forši. Nekāda vaina nav. Cik sen jau tu vadi to savu kolektīvu? Kaut kāds 80. Tu tik vecēts? Jā, 80. Kurš tas būtu? Kaut kāds 5. Tā apmēram, jā. Tā kā. Un kā ir tie jaunie klausa vecos?
Nu, es nezinu, klaus, neklaus, nu, bet pēc kam tur tak nekādas domstarpības, kas te var iznākt. Nu, beidz. Nu, visiem ir zināms, kas ir dādara, mēs torņus taisam, stigas tīram, mēs māju, mums ir apkārt un apkopt. Nu, tur viss, tas viss jādara. Nu, tas ir kādas tur var būt kaut kādas. Nu, ja tu gribi tenī kolektīvā pastāvēt, tad tev jādara tas, ko tev prasa. Nu, un neviens jau pret neko. Visi dara tas, kas jādara. Nu. Tagad ar, piemēram, mēs tās dzinējas medības nemaz nesāksim, kamēr nebūs viss iztīrīts, notīrīts, lai tu tur kaut ko vari medīt un kaut ko darīt. Nevis, ka tu ieej iekšā, ka tev ir zāle pār pa galvu un tad kāds tur vairs medības. Viss tiek sakots. Arī tie, teiksim, valsts meži viss stīgs mēs patīram, lai mēs varētu medīt. Tā. Cik jums ir liels platības? Nekas man nav mežs, man ir baigi šīks. Man ir kaut kā 1300 vairāk. No? Tas ir tīrs mežs. Nu jā, jo mēs jau esam zemgalē. Kopējā platība ir kaut kur pie 5. Tas ar laukiem. Tas jā, viss kopā līdz Jelgavas robežai. Un tur uz mežotnu šito pusi. Un te līdz, tas ir bebri tie, kuri varbūt vakar, kur tur sēdēja. Ja? Sodas bebri? Jā, pareizi. Un otpusi nīzeri. Mēs tā pavidinies. Praktiski, ja tā ņemot, mums tas pleķis vai tik nav lielākais no viņiem visiem kopā. Bet mežs kā tāds, un ir tīpaši tagad, kad noiet savus var mednieku māju redzēt. Tas ir tā izrabīts, ka tur, tur, nekas viņus stāda jaunaudzes, un jaunaudzes aug, un es te teikšu tam kustonim, tā jaunaudzes daudz praktiskāk nekā, ka tev tas retais koks tur. Tad vismaz tā jaunaudzē viņam ir ko palikt. Un kā ir ar dzīvniekiem? Medīt ir ko? Beidz. Pietiekoši. Jums mērs arī bija? Sākumā, kad viņš parādījās, kaut kur laikam, bija kaut kādas atrada, kaut kādas 3 vai 4 vai tik nebija. Bet tas pašā sākumā. Bet dotajā momentā, Bet cūks medīja tāpat? Protams. Neaiztiekam, tur, teiksim, nešaujam ārā cūks vai kaut kā, bet Ivens viss tās gadīgos, kāpēc ne? Medībā. Tik tagad, tik analīzes ir dots, nav nekāda brīnuma bijusi. Jāsaka, paldies Dievam. Jā, ja paklausies apkārt, kur ir, tad tur dot, tad ir labi pagaidām. Šitās medību lietas, jā. Un no briežiem kaut kas foršams, liels, smuks. Es jau rādīju. Tas bija smuks, jā. Tādi daudz. Bet es uzskatu, ka viņi ir jauni. Tur ir, kas ir tādi džeki, kas ir no rīta, viņš ieiet iekšā vakarā, viņš no rīta iziet ārā, kas tā seko līdzi. Bet tas ir tādi arī, kas varbūt jau ir it kā. Bet tādi neriskē. Medīt, ja? Ne, mums ir tāds nosacījums, ja tu šauj, ja medī, kā tu tagad saki, tad ir zelts. Ja tu nomedī tāds, kas ir perspektīvs, tad attaisn maciņu. Cik jāmaksā? Neteikšu. Bet tas disciplinē? Protams, ka uz gaidas tieši, ka tagad, ja? Ne uz gaidas, bet uz bauru laika. Ja tu, teiksim, es pieteicu nevis uz to rīt iekšā, tad tas ir līdz štukai, ja tu kļūdies. Maksājuši arī ir? Tāpēc, ka neviens nav ko nekādas ziepes iztaisījuši. Vai dienās bija taču viens gadījums, kur arī beigās soda nauda bija, kas bija Dobeles pusē, ka Džeks bija likumīgi nomedījis stāvbriedi, nomedījis pēc ragiem ne to, ko vajag, beigās paņēma un saprata, ka viņš negrib atskaitīties, jo būs jāmaksā soda nauda, viņš dabūja traktoru un to briedi apraka. Beigās kaut kādā veidā viņi laikam tur iznāca ārā vai atrada, un tā trofeja bija tagad Dobeles izstādē. Mums vesels sižets par to. Nebija zelts, bija kaut kas nedavilka. Tādēļ viņš bija domājis, ka viņam būs sods jāmaksā nomedījis perspektīvu un apratis briedi. Viņai ragas nozāģē, teikt, pazuda.
Nē. Mēs esam izrakuši to briedi ārā. Jā, skatās. Ir jau tagad, teiksim, viņam uz galvas tiešām var redzēt, ka viņam ir, tā, viņš ir kaut kāds tur, 6 gadi, viņam viss ir priekšā. Pagaidi brīdi uz priekšu, un tas raks būs vēl dižāks, pareizi. Bet cik jūs sen jau piekopjat tās selektīvo medību principus? Tā arī tīk. Cik tagad jau ir gadi? Ir gan. Tu saproti, kas ir vēl no tā, kā sāka, ja, to piekopt. Tā parādījās brieži ar tādiem ragiem, kā es tev rādīju. Tā kā, ja kaut kur es zinu, kad tur runā kaut kur, ja viņš iznāk, viņam patīk tam medniekam, viņš tur nospiež un viss, ja. Tad tā grūti viņu dabūt līdz tādam izmēram. Ja jau tu kaut ko par tiem briežiem, vēl zini, arī var atšķirt, teiksim, tur zinējmedībās, protams, tas ir stipri grūti. Bet gaidas medībās tur viņu, ja tu vēro vecu būlu, tur atšķirs uz sitienu. Viņš iet, jo viņam galvu lejā, viņš jau tā krēpi tāda, to var atšķirt uzreiz. Nē, vairāk vēroju, labāk. Protams, ja tu tā esi, ja tu apmēram, redzi, kur viņš ir, ja tu viņam pievērs uzmanību, pavēro viņu, tad tur var saprast, kāds viņš ir. Tā kaut kā. No sākuma, kad jūs sākāt, tad bija kaut kāda burkšķēšana kolektīvā, kaut kādas pretenzijas, vai visi teica, davai darām tā? Nē, nolēma paši, teiksim, kopsapulcē tu atrunāji, nolēma un viss nobalsoja par un kādu burkšķēs. Viss kārtībā. Ir arī tie zelti? Es pat šito te domāju, ka tik nav. Tāda, sarot, kas ir vēl ko es pateikšu. Tas, ka tu viņu redzi, ka viņš ir uz kājām, ka tu redzi, tev te rāgi līmi. Bet tā, ka viņš noliekās slīpi, tie rāgi kaut kā paliek tādi, jā, ir tā, ir. Tā, ka tas ir tā. Gaiss izvairās. Bet, tādi, ir skaisti, nāk, tādi, skaisti. Rāgi ir. Vincent arī vieni tādi, kas ir tādi, tā kā izvērsums bija vairāk uz malu. Ir tādi, kas tā pilnīgi gan ir vertikāli augšā tādi, kaut kāds tur, nezinu, no Ungārijas kaut kas nav izsmucis, jo Ungāriem ir tie platie rāgi, varbūt kāds ir izbēdis no briežu dārza un sataisījis te ziepes. Varbūt, jā, tās ar savu pa ziepēm. Ja tās ar savu pa ziepēm, jā, varbūt pat tieši vajadzētu. Tā, jā, nē, es uzskatu, ka viss ir kārtībā. Puikas dara savu, kas jādara, normāli. Kas ir un brīvi vajag, tur mums vēl, teiksim, kā tā, ka tur ir daudz darba, kas ir vajadzīgs, tāpat tur ir mednieki mājai, tādi, bet tie ir kolektīvi. Bet pa medībām, jā, es nezinu, kurš varbūt tur no viņiem ambižots netic, ka kāds. Viss, piemēram, gaidas medību tagad, sēž, kurš grib, piesaka vietu. Sēž, neviens neko nesaka. Ko, pārlādējam? Kā jūs pusē ir ar raļņiem? Kā manā pusē, jā, manā pusē, mūsu pusē, aļņu vispār tikpat kā nav. Ja tagad pat dotajā momentā, ja tur kaut kādu vienu, tur, teiksim, gotiņa teļu redz, kas pārstaigā, un bullēns arī manīts. Nav. Tā kā bija un nav, vai nekad nav bijis? Bija vairāk varbūt, bet dotajā momentā. Tā kā jūs esat arī medījuši, jums atļaujas dot? Tagad bija medī, bet pēc kā mums vispār blakus kolektīvos, starp citu arī tas blakus kolektīva arī nemedīja viņus, tāpēc, ka viņi nav. Ko tu tur medīsi, ka tur kādi 3-4 aļņi pa visu kopā ir? Ko tu tur medīsi? Izmedīt jau viss pielikt pie zemes nav māki. Nav, nemedījām. Mēs jau tagad pagājuši gadu blakus kolektīvu nemedīju, un mēs šogad tā vārtu viss sarunāts. Nav viņu. Kaut kādā briežu postījuma ir baigi daudz, vai jūs tiekat galā? Kā jūs lauksaimniekiem tiekat galā? Tu tikši tā kā, tu nekā ko tu vari izdarīt. Viņam tu nevari salikt elektrības stāvus ap mežu riņķi.
Viņš tos, ko vietu nē, tas ir, jā. Ir, nu, skaidrs, kad ir, nu. Tāpat jaunaudzēs, tāpat visur, viņš jau savu darbu dara. Bet tā, nē, tiem pagaidu saka, tagad, cik es tā puikas tā pajautāju, es tur, nu, ja kādas 3 mana, tas ir vairāk nav pie mums. Nezinu, kā tur blakus ir pie bebriem. Nīzere saka, ka viņam tur viens otrs esot. Vai jūs savu kaimiņu kolektīviem forši sadzīvojat? Vai? Nu kā, varbūt, kas pa naidiem, viss kārtībā. Citur Latvijā jau tur tādi rīvē. ņemās un tas tādas. ir glupīs. Mēs, piemēram, pat sataisījām tā no sākuma, tur slēdz līgumus, nu, teiksim, es ar tevi, tu ar mani un tā tālāk. Tagad norunājam kolektīvo, nolikām robežas kā kādreiz, pa ceļu, jā. Viss un iekšā slēdz un cauri, un nemaisamies mēs pie viņiem, un viņi nemaisās pie mums. Nu, ja kaut kur nesaprast, teiksim, ar šito, teiksim, ar līgumu, koplīgumu uztais, lai, teiksim, tu pie savu mēs tiec klāt, un viss tādā veidā. Bet tā, ka tur tā domstarpība, tur ir viens, kas mums brauc virsū, bet, lai viņam veicās. Vienmēr jau kāds būs. Jā, tas ir cita rajona. Cita rajona. Jā. Es esmu arī ievērojis arī to, ko minējāt iepriekš. Par šaušanas sportu mūsu sasniegumi ļoti maz runā īstenībā. Tā ir, vai ne? Mēdī ir maz runā. Ir visi komandas sporta veidi. Jā, basketbols, futbols, hokejs tur un tā tālāk. Tas ir primārais, pa ko runā. Ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu iedabūt iekšā mēdījos mūsu sporta veidus? Varbūt jums ieteikumi, es pat nezinu. Tas ir, es nezinu, tur pašiem vienkārši jāliek visur iekšā, visur, jālielās ar to. Tie ir milzīgi sasniegumi. Bet, protams, kāpēc tas milzīgi sasniegumi, ko mēs tagad esam sasnieguši šajā teiksim, ar lodēm, kur šaut zēnu, cepur noši, no tā prašām pneumatiskām cepur noši. Un tagad, ja tu, teiksim, no 100 paliec kaut kāds otrais, tas nav slikts sasniegums. Jā, galīgi nemaz nav. Jā, ne tikai pat Latvijas mērogā, mēs jau ejam tālāk. Tā jau ir pasaulē. Mums ir dažādos sporta veidos, jā. Es pat nerunāju nemaz par apaļo stēnu, kur mēs esam vispār super līmenī. Jā. Mēs esam top plauktiņos pateicoties Dainim. Par ko ir runa? Tā kā, ja kāds klausās mūs arī vēl no citiem mēdiem, principā vajadzētu domāt par to, kad arī medību sporta veids, vispār šaušanas sporta veids parādīt arī citur mēdījos, par to runāt, reklamēt un tā kā attīstīt to lietu. Un tad tā attīstība arī vēl ies. Kas tur, es domāju, teiksim, te pašā šaušanas federācijai vajadzētu nebūtu slikti. Izpausties vairāk, es tā domāju. Caur turienu varbūt arī. Kas cits? Labi, saprotam godīgi, ka šaušanas sports nav tik atraktīvs kā hokejs, piemēram. Sporta ziņas. Viens to tagad piemēru pirdīšu. Sporta ziņas stāsts, tur mums ir tas ir šito, tur ir tā iemetis, tas ir šito apakšā tekstā, kur ir. Kā bija? Vai par Dainis nebija, man liekas. Upelnieks. Šaušanā un kas? Kādā šaušanā? Vienkārši ir kaut kas, tur šaušanā kaut kāda. Un cauri, viss. Eiropā tur, mēs esam tur top 10, top 5. Viņi ziņā stāsta, ka vieglatlētikā kaut kāda 11. 30. vieta, bet ka mums ir Eiropā 2. vieta šaušanā, to neviens tā. To neviens nesaka, jā. Par to ir tas cepiens. Par to jau arī ir. Tā ir, es to pašu tā palāc domā, tas ir tā, garamējot, tur kaut kas tā. Tā ir vieglatlēti. 30 pēdējie. Ir viena otru pa galvu, bet piedalījās malēči. Ja man riteni nomina kaut kāds tur 70, kurš? Tā kaut kā tā. 55. Labi, viss kārtībā. Labi, tas tā. Bet, es domāju. Vizuāli jau nav, tu hokejs ir vizuāli atraktīvāks nekā šaušana. Stop. Maratonā, kas ir vizuāli skaists, paskaidro man. Ko konkrēti es iegūstu skatoties 4 stundas vai 2 kā viens desot? Un ierodās, ir rezultāti, es neko nesaku, ja? Vai arī soļošana, ja? Šis seksīgā gaita, vai
Par ko mēs runājam vispār? Ja? Es saprotu, ir kaut kāda viegla atlētika, kas visi tie tautas sporta lielie. Kāpēc mēs nevaram? Bet problēma jau tāda, ja mēs iegūtu pirmo vietu pasaules čempionātā šaušanā, tad tu redzētu. Brīvdienu neizsludinātu nākamajā dienā. Kādu tur brīvdienu? Kas pa brīvdienu? Nē, tas ir, lai turās un galvenais, lai visi iet uz priekšu. Tas ir pats galvenais. Nē, bet par visādām citādām sporta veidiem un muļķībām runā, bet kāpēc nepaņemt? Ok, mēs jau nenoniecinam arī mūsu komandas sporta veidus, tos populāros sporta veidus, bet pieliekam mazu rubriku klāt. Nu tā, šeit, mednieku šaušana, sporta šaušana, uz priekšu. Kāpēc ne? Tas tāds retorisks jautājums, ieteikums. Tas ir, es pateikšu kaut ko, ko es domāju bišķi. Tas ir, kas ir futbols, kas ir basketbols un kas ir hokejs. Parēķina tagad, kādas tur griežās, ja? Kas tas ir? Nekas. Nu jā, te jau, mēs taču nerādam. Bet pa ko iet runa? Tā kā, ja jums ir kādas skatītāji, klausītāji idejas par to, kā uzlabot šaušanas sporta tēlu un dabūt to iekšā mēdījos, uzrakstiet apakšā komentāros. Mēs tikai priecāsimies par to. Jā. Pēdējais jautājums. Par meitni? Ērikam. Viņš ir kolektīva vadītājs. Tas ir svarīgi. Tas ir, tā kā galvenais arguments mums ir tie vecie, kuri lieto podziņu telefons un neko nevar izdarīt ar medni. Tu esi kolektīva vadītājs, un tev ir mednis. Es tev pārtraukšu. Es podziņu telefonu, vispār vairs neatceros, kāds viņš izskatās, ja tu gribi zināt. Ar to medni tur jau, es nezinu, tur jau katrs, ja tu to nemāk, tad es nezinu. Tā plinti neņem rokā. Tur nekas sarežģīts nav. Kas tur ir sarežģīts? Daudzi saka, ka ir baigi sarežģīti. Šausmīgi grūti. Nevar saprast. Un tur ir jānorāda koordinātas un nevajag bildes. Jā, kāpēc? Tur tā koordināta jau ir iekšā. Kā? Tu to točki ir uzliku, tu esi īri. Protams, nobildē. Redzi, kur tu esi. Redzi. Apsties, vai tu esi, tev līguma platības ir. Nav mala medības. Viss ok, ko tur vairs nezināt. Viss kārtībā. Labi, ir kaut kāda ieteikuma varbūt. Nav tā, ja viss ir labi. Par to medni? Nē, vispār. Mēs pa medni. Nezinu. Kas tur ir? Ja viņi tā grib, ka lai mēs tā darām, mēs tā darām. Ko tu tur citu? Visi forši. Kas tur neforši? Nē, man patīk. Vienkārši zini, kas tev pateiks, kas ir augstākā mērā bišķi kontrole. Tas nav slikti. Piemēram, tas nav slikti, ka tu nevar tā, ko, es tur, ko. Piemēram, mums ir iekšā kopējais saraksts, kur kas ir pieteicis, ja? Ierakst iekšā tūlīt telefonā, es pastos, Pēters ir tur, Miķels tur, Jānis tur un tā tālāk. Es tagad sēžu savā, kaut kāds blīkts, tur, kur nav nekas pierakstīts. Tas jau rada interesi. Tā kontrole, tā nav slikta, jo, teiksim, mums tie ierobežojumi tagad uz to kustonīšu nomedīšanu, baigi nav ierobežoti. Ja tā padomā, cūks nav limitēts, stirnas nav limitēts. Es tev saku, tagad tā kā ar kašu. Cik tas ilgi es nezinu, tā tagad viņš ir. Tas briedis, tie savilcēji arī pietiek. Tā kā es domāju, ka tā kontrole, ko tur kontrolē. Es tagad pats ritīgi nezinu. Jūs jau noteikti esat informēts, kas ir tām svinas skrotīm tagad? Nedrīkst. Cik tālu? Nedrīkst. Pilnīgi? Mitrājos nedrīkst lietot. Mitrājs ir kas, ja pļavā ir? Peļķe mitrājs. Viss, kas ir ūdens, bija vakar, nebija šodien, ir mitrājs. Mitrājs, cauri vispār svinas skrotis nedrīkst. Uz visu, tas attiecās uz visiem medību veidiem, nevis uz ūdensputnu medībām. Tas ir, teiksim, Bebrūtu nevar ar skrēnkuliem. Teiksim, tāda paša stirnu, to visi slustās, to svinēm met prom. Principā jā. Tāpēc, ka ir aizliegums ūdeņu mitrāju tuvumā, arī uz šautuvēm tas attiecās. Ja tev ir šautuvē grāvis, tu arī nedrīkst principā šaut ar svinu skrotiņu. Jo tas attiecās uz visām skrošu veidiem, nav noteikts minimālais, maksimālais skrošu izmērs. Sapratu, bet tad tik traki ir aizgājis. Ja? Jā.
To pieņēma Eiropā pilnīgi. Pareizi. To, kad Eiropa pieņem, tas ir skaidrs. Mēs cīnījāmies, es dabūju cauri to, ka Latvija, Lietuva un Igaunija palika neitrāli. Viņi nenobalsoja, viņi nevarēja balsot pret, bet neitrāli palika. Tā kā atturēties nozīmē balsot pret, bet Portugāle, Vācija, Spānija, Francija, tur, kur viņiem mitrāji nav, nobalsoja par to, ka mēs Ziemeļa Eiropā un mūsu Eiropas daļa, kur pēc lietus mitrājs ir viss, ka mēs tagad nedrīkstēsim izmantot skrotas. Jā. Super, paldies viņiem. Jā, tāpēc, ka Grieķijā kāds viņam tur mitrājs, viņam tur parādās vienreiz gadā. Viņš ir laimīgs, ka viņam ir mitrājs. Upē ūdens, un viņš ir laimīgs. Mums ir drīzai ārā, tur visur ir mitrājs. Jā. Nezinu, varbūt, bet labi, tur nav ko spriest. Tā ir pieņemts, tad tā arī viņi darīs. Šis ir tāds pilnīgi glupīgi. Piemēram, es pamēģināju to dzelzs skroti un to svinu veco skroti. Piemēram, tas blīvums, kur ir mainās. Mainās. Ritīgi. Distance arī mainās. Distance, es nezinu, es kaut kā 3 tā gludo mēģināju. Tādu izklāju, kā to dzelzi, tas ir... Es tur, kur es medīju, piemēram, Purvā, man tur ir dabas līgums, tur vienkārši svins jau sen netiek izmantots. Ja? Tā kā, es nejūtu personīgi, ka man tas ietekmē, bet tas cepiens no mednieku puses ir par to, kādā veidā tā regula tika pieņemta un kā tā ir atrunāta. Tur būs nākamie soļi, un viņa jau Eiropas komisija šausmīgi bīda cauri arī aizliegt visur pārējo svinu. Viņi ļoti agresīvi to dara, un tur jau būs arī iekšā, ka ir tirzniecības aizliegums. Jā. Šobrīd tu vari tās svinas skrotas nopirkt, alternatīvas rodās, bet ne tik daudz, kā gribētos. Kaut gan ir arī munīcija, kas ir lētāka bez svina nekā svina, bet baigais kišmišu neviens neko īsti nesaprot. Bet praktiski jau tagad, teiksim, tiem putņiem, tur viņi tagad, labi, lai šautā, tagad jau tur mežā jau to praktiski, tā vītni, ko tur skrots, neskrots. Ir cilvēki, kas uz bebru iet ar rankuļiem un... Jā, tas ir vītni daudz foršāk. Man vairāk jautājums, kā tas viss tiks kontrolēts. Jā, jo tagad es neredzu pagaidām opciju. Es saprotu, ka mēs ir jau sastādīti protokoliņi. Nē, labi, medniekiem, jā, piemēram. Kaut kādā veidā gāja, mērīja to metrmēru tur pa to mežu līdz tai peļķei, izmērīja simtiņu. Kā tā šautu kontrolēties? Kad ir sauss laiks 2 mēnešus, tad tu vari ar svinu. Nē, bet kurš brauc man kontrolēt? Tas nav valsts meža dienesta kompetencija. Ne valsts policija? Nē. Es domāju, ka... Nē. Kādā kaut kāda inspekcija. Regulē jau jānosaka, tad tam jābūt mehānismam, kur no inspekcijām to pārbaudīs svinu. Kurš pārbaudīs, vai tur ir svins, vai es teiksim ņem ārā no savu vainu? Es tev šobrīd nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es arī nezinu. Neviens, man liekas, nezina. Neviens nezina, jā, un otrs, kā tad tiek atrunāts arī, kurā brīdī es atceros, ka regulā bija tādī sākuma posmā, kad tādī projektāciju redzot. Atceries, bija iekļauts, ka šautavējs it kā varēs, ja tu darīsi kaut kādas tur konkrētas darbības. Nē, tas ir tagad vienkārši šaušana mitrāja tuvumā ar skrotīm, viss. Nav runa medības vai kas, nav medību veidi. Vienkārši šaušana ar skrotīm mitrāja tuvumā. Ja es tādā skujniekā tur to izšaunu, tas tā. Tur nekāda mitruma nav. Nekā nav? Peļķi ir, nedrīkst. Bet ja viņi nav tā peļķi. Jā, tad ir ok. Bet tu jau nevar zināt, tajos 100 metros, vai tur tā peļķi ir izkaltus vai nav izkaltus. Es tev stopu dautēju, kā teiksim, kad es savā mežā zinu, vai tur ir peļķi, vai tur nav peļķi. Ir tā. Ja tur ir ritīgie grāvi, tad tādā mežā nav tā peļķi. Novad grāvu sauc. Ja jāstās līdz novadgrāvim, cik tur sanāk. Tas jau atkal jau cits. Jā, pa savu maršrutu. Ja tu tādī mastiņā stāv uz tā novadgrāvu, pats jāteiksim grāvu mala, mežā, un tad jau skaidrs. Ja iekšā mazliet, 105 metri tā šitā var. Tagad var, jā. Par to jau runa, ka tas absurdums ir tajos metros, te var un te nevar. Šiten tu nevari un šiten tu vari. Tagad tā, draugi mīļie, tāda mums šodien bija saruna ar Eriku Upelnieku.
Vēsmas no cita gadsimta, Jo, forši. bet ar modernu piesitienu. Tā moderna tomāta, ja? Paldies. Tālāk, tā kā draugi, ja jums patīk šī epizode, neaizmirstiet uzspiest mums šitos laikus, izšārējiet visiem, rādiet arī šo epizodu tiem, kas varbūt tās nav mūsu kanālā iekšā, ja, bet abonējiet, neaizmirstiet arī zvaniņu, jo tad jums pienāks ziņojumi par jaunākiem video, kas mūsu kanālā, kas nav tikai šauj garām, mums vesela kaudze, visu ko interesantu un foršu. Un es atgādinu, ka šī epizode bija sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu, kur viens no galvenajiem uzdevumiem fondam ir medību likumā noteiktais uzdevums izglītot medniekus. Izglītot medniekus. Tas ir pats galvenais, draugi mīļie, Tā kā- lai jūs būtu zinoši mednieki. Tādēļ mēs arī esam šeit šodien. Un pats galvenais, nemēslojiet mežā, nemēslojiet nekur. Šaujiet garām. Pagaidi! Ne. Un ja jūs redzat, ka kāds to dara, aizrādiet un savāciet savus sūdus. Taisni tā, es pilnīgi jums piekrītu. Ņemamies nost. Masts beidzies.